Tu gribi to uzreiz? Jā. Un tā maza intervija no Vitālijas Smirnova, kurš tikko atgriezies no Slovākijas nometnes, kur gatavojās cilvēki apmēram 13 dienas pēc manas skaita, tā daudz maz pilnvērtīgs, un Vitālijs tagad drusku pastāstīs, kas ko kā. Vitālij, kā varētu, teiksim, čaļi paši tur startēja tavā pusē? Mums bija nometnē Slovākijā, un bija tāds plāns, ka kandidātu uz pasaules čempionāts, juniori galvenie gatavojas uz to pasaules čempionāts, tāpēc, ka pasaules čempionāta būs trasa ar kalniem, pa 3 km kalns līdz 10%, un, būtu mums spēku sagatavošana, mēs turim aizbraucam, Arī mēs paņemam 3 meiteni, Sauku, Rutuli un Cipoviču, arī paņemam līdzi, viņi arī bija kandidāti uz pasaules čempionāts, Un tā kā labākie jaunaši, kurš, principā, sāk gatavot uz nākošā gada uz junioriem, priekš pieredzens, priekš to, ka viņi var sagatavot uz Latvijas junioru komandu. Tagad varbūt īsumā, cik tev bija liels apjoms uz 13 dienām, teiksim, tev bija plāns? Mums bija tā plāns, ka pirmo nedēļu mums bija apjoma sagatavošana periods, ar kalniem, gandrīz mēs nobraucam pa nedēļu, gandrīz 700 km, ar kalniem, Otru nedēļu bija bišķiņ vieglāk, un sākam strādāt ar ātrumu, Ātrumu izturību finišā. Un pēdējā dienas mums 24. bija sasacensības, tā bija viens no posmiem Slovākijas čempionātā, un viņam bija pēdējais atlases uz pasaules čempionāts. Bija divi apli pa 52 kilometri ar 2 kalniem, viena kalna 4 kilometri, otra kalna 1,5 kilometri. Un bija patīkam redzēt, ka mūsu juniori brauc aktīvi, visi laiku atrāviena bija, un bija redzam, kā viņi ir. Я интервью даю, сейчас перезвоню. Давай, да. Un bija redzam, ka viņi ir laba līmenī sagatavošana, un tā kā palika, principā, no visas grupas palika 15 cilvēki, tur bija mūsu 5 juniori, Tā ir atlasība, Un, kad 25 km līdz finišam, aizbrauc prom 3 sportisti, starp viņiem bija Valters Čaks, kurš atbrauc 1,5 minūtu priekšā pirms grupa, un viņš uzvarēja finišu. Tā parādīja, ka viņam ir laba forma. Labi brauc arī desmitnieka bija Rublievski, aktīvi brauc Iljenka. Biļevičam bija pirms starta kritījums, viņš nokrit ar tramvajas sliedējiem, un viņam sāp kāja, viņš tā atbrauc, no jūtas nebija, viņam sāp kāja un tā. No mūsu skolas uz pasaules čempionātu pretendē Rutule. Kā Endijai gāja? Tu tā izstāsti drusku par Endiju. Endija trenējas ar mums, mums bija vēl 2 sportisti, Sauka un Sipoviča. Es gaidu no Rutuli, no Endijai, ka viņa būs bišķiņ aktīvāk nekā pārējie sportisti, tāpēc, ka viņa kā līderi ir, viņa tā brauc ar visiem kopā ar vienu tempu, Es domāju, ka tā ir bija priekš viņa mazliet kļūda, ka viņa tā darīja, tāpēc, ka viņa pierod, viņa tāpēc, ka viņa vajag gatavot uz pasaules čempionātu, vajag tā nopietni trenēties, tāpēc, ka 3 nedēļas līdz pasaules čempionāta, vajag strādāt nopietni.
Nu, tagad runājot par Zemgales daudz dienu, ja? Nu, kā tu domā, jo te, teiksim, ja mēs rēķinām Krišlauka komandā Ķelders, Rabļevskis, Beļevičs un Ildara komandā Čegunovs, Isājovs, Klopovs, ja? Teiksim tā. Jā. Nu, mums bija kā sastādīt. Pirma komanda bija tā Stipraki komanda, šeit visi pirma komandā, otra komanda juniori ar jauniešiem kopā. Ja? Nu, es domāju, ka pirma komanda var cīnīties pa uzvaru. Jā, un individuāli pa trīnieku, tas 100%, ja mums divi komanda strādā kopā. Jā, nebrauc pa vienam katram. Būs viena komanda, viena RS komanda. Viss atkarīgs no komandu, teiksim, treneru iestādījumu. Jā, no uzdevumiem, Uzdevumiem, jā. Un būs skaidrs, ja komanda ir. Es domāju, ka viņi nav slikti gatavi. Jā, domāju, ka viņi var pacīnīties. Pa tehnisko pusi, teiksim, pa divriteņu, tehnisko pusi, tehniskais nodrošinājums ir pietiekams vai kā riteņiem, teiksim, tur individuālam startam parasti vajag, zin, tādus speciālos riteņus, jā? Nu, principā ir tāda līmenī velosipēdi, kā mūsu komanda. Mums tā ir velosipēdi, jā, diski ir, jā. Kaut kāda Es zinu, ka Krišlauks aizņēmās speciāli priekš Beļeviča individuālam startam. Kad mēs braucam uz pasaules čempionāts, varbūt vajag sagatavot superinventāru. Jā, Zemgales daudz dienu var braukt ar labu parasto inventāru. Skaidrs. Tagad vēl viens jautājums pēdējais. Kā vecāka atsaucība sadarbība, teiksim, no tiem audzēkņiem, vai interesēs, kāds arī bija Slovākijā atbraucis no vecākiem? Nē, Slovākijā nebija, nu mēs taisam sapulci pirms aizbraukšana ar visiem vecākiem, jā. Tur viņi iepazīst ar programmu, ar dienas kārtību, ar treniņu programmu, ar barašanu, ar visu, jā, visi viņi kursa, ko mēs darām, kā mēs trenēsim, viņi visi to zina un visi viņi akceptē, ka to vajag. Nu, patīkam, tā kā vecākiem ieinteresētība ir viss kārtībā. Nu, ko, Vitālij, jānovēl tev veiksmīgu startu, ja? Es arī no savas puses teikšu, kad, nu, lai veicās. Labi, paldies tev. Super.